Jā, apģērbs kā ierocis, bet ja mums būtu šobrīd jāpasaka, kas tad ir sievietes galvenais ierocis, ja mēs ņemam no apģērba, tad kas tas būtu? Man uzreiz gribās pateikt, ka jā, ne no apģērba. Un, starp citu, ļoti daudz visu laiku domā par apģērbu. Kāds ierocis ir balss? Jā. Wow! Wow. Jā, starp citu, tagad tā pateic. Iedomājieties, ja mēs tikai aizējam uz tām zemākām notīm, ja mēs sākam runāt tajā samtainajā, maigajā, tādā mierīgi. Jā, mierīgi. Ja mēs runājam, Liknepilā družba, zāģis, jā. Šausmīgi, es citreiz klausos sievietes un domāju, vienalga, kas tev mugurā uzvilkts, vienalga. Tu jau no sevis esi atbaidījusi gan vīriešus, gan sievietes, gan bērnus, gan visus, jā. Balss ir ļoti spēcīgs ierocis, ļoti daudz aizmirst. Tā kā man ir ieteikums. Ieklausaties, kā jūs runājat. Ierakstat, es citreiz pat rekomendēju savām klientēm. Ierakstīt, paklausīties, kā cilvēks runā. Un to var darīt telefonā, to var darīt klātienē, to var darīt un atstrādāt tās balss intonācijas. Tu nevari mainīt savas saites, tu nevari. Kaut gan arī var piestrādāt. Bet arī intonācija, man liekas, ļoti daudz. Arī intonācija un to tembru tu vari, tev diapazons ir. Un mazāk liekt, vai ne? Nu, jā. Statistika saka, kad jums rodas pirmais iespējas par cilvēku, 57% spēlē balss tembrs un ātrums. 57% vairāk kā puse tam, ko mēs domājam par otru cilvēku, neko nezinot, neņemot vērā, kāda viņam ir veļa vai kleita. Bet iedomājies, ka tas viss vēl sanāk kopā un izveido to 100% komplektu. Kas tas ir par iedomājumu? Un, ja mēs runājam, piemēram, par apģērbu, piedodiet, ka es visu laiku te runāju, ļoti daudz aizmirst vienkārši par materiālu faktūrām. Visu laiku domā par priekšmetiem. Bet materiāla faktūra, ka tev gribās pieskarties, ka tev gribās būt cilvēku, tas dod daudz ko nozīmē. Jo, ja citreiz tev mugurā ir kaut kāda plastmasa, tev negribās komunicēt, jo tāda sajūta, ka tu viss esi lakāda, piemēram. Nu, pat ne lakāda, nē, vai poliesteris ļoti, kaprons, poliesteris, tas ir tādas cietas, sausas, augstas faktūras, tas ir tāpat balss, tām metāliskām notīm, Un tev ir kaut kādi zīdi tādi vai kaut kādi kašmīri. Tas attiecās arī uz matu faktūrām, uz ādas faktūrām. Es domāju par ādām.